ieņēmusi Dānija, Jaunzēlande un Somija. Iespējams, jau tuvākajā laikā sabiedrība varēs iepazīties ar to, cik pelna skolotāji. Skolotāju algu sarakstu publicēšana internetā paredz Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātie izglītības likuma grozījumi. Ministrijas pārstāvji uzsver, ka ierosinājums publicēt skolotāju algu sarakstu nav jauns, un tas ļautu argumentēt runāt gan par nepieciešamību celt skolotāju algas, gan par vajadzību optimizēt skolu tīklu, efektīvāk izmantojot jau piešķirto finansējumu. Kaut arī skolotāji neiebilst pret datu publiskošanu, viņus to raugās ar piesardzību. Mūsu šā brīža nodoms drīzāk ir saistīts ar to, ka parādīt esošā modeļa, viena no negatīvajām lietām, ko jaunais modelis arī risinātu, lielo diferenci starp skolotāju atalgojumu par vienādu padarītu darbu, vienāda apjoma darbu un vienādu skolēnu skaitu. Mūsu dati rāda, ka līdz 60% atšķiras atalgojums. Un faktiski tas ir pirmais mērķis, lai parādītu šo negodīgo situāciju. Atklāt sakot, mēs vērtējam to negatīvi, jo tāpēc, ka mums jārēķinās ar to, ka katrā novadā ir diezgan liels skaits nenodarbināto bezdarbnieku un atsevišķos novados skolotāji ir viena no tiem, kas pelna un kas maksā sociālos nodokļus. Ja? Un es šeit redzu negācijas tajā, ka tas izsauks, protams, protestu, jūs saņemiet tik daudz, kā jūs strādājat. Mēs šķeļam sabiedrību un nostādām sabiedrību pret skolotājiem šādā veidā. Bet, ja likums to paredz un ja tāds ir mērķis, jā. Domājams, ka ministrijas piedāvātās izmaiņas ministru kabinets varētu izskatīt jau piektdien paredzētajā valdības ārkārtas sēdē.